Nu, viena lieta, ko noteikti var paspēt un arī vajag paspēt, ja jau Ziemassvētku laikā to neesat izdarījuši, ir satikt un samīļot savus mīļos, tuvos cilvēkus. Ja nepaspējāt ar ģimeni kaut vai apsēsties pie viena pusdienu galda, tad noteikti tas ir jāizdara vēl šajā gadā. Nu, piemēram, Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētku 2. vietas ieguvēji Aizgaļu ģimeni no Cēsīm pie galda vienmēr dzied un kopā taisa visādus pigorus. Un tieši tāpēc braucām pie viņiem uz mājām, lai iedvesmotu arī jūs, skatītāji. LNT un Dans Suker dodas ciemos pie stiprajām Latvijas ģimenēm. Kas ir? Ei, zvana! Ej, skatīties, kas ir? Kā mēs tevi gaidījām, mēs gribam cept pankūkas, bet mums nav cukuriņa. Un jums ir tieši dāvana no Dans Suker un LNT, ja lūdzu. Lai jums priecīgāki Ziemassvētki un garšīgāki ēdieni. Paldies! Mēs tiešām esam cukuru mīļotāji. Saldumus nevajag, bet cukuru vajag. Tas ir tiesa. Cepot pankūkas Ziemassvētku gaidīšanas laikā dziedošā Aizgaļu ģimene LNT filmēšanas komandai atklāja savas svētku svinēšanas tradīcijas. Es agrāk rakstīju Ziemassvētku vecītim vēstulītes un liku zeķē. Un, kad redzēju, ka tā vēstulīte toreiz nav, es biju tik laimīga, jo viņš paņēmis viņu un man vienreiz pastnieks atnes uz māju lielu lelli. Un es nezināju pilnīgi, ko no priekiem darīt. Dziedošie cēsinieki Ziemassvētkus svin kuplā ģimenes lokā. Gatavošanās svētku vakaram sākas jau pa dienu. Mēs esam pie māsas, visi aizbraukuši pa dienu, notiek piparkūku un pīrāgu cepšana. Un tad vakarā sabrauc māsas bērni ar savām ģimenēm un tad mēs vakarā svinam tur svētkus. Mēs pulciņš esam diezgan prāvs un lai mums būtu uz tā galda, jā, lai visiem pietiktu. Latvieši ir ēdāja tauta, tad katrs tāpat ir aizņemts ar savām lietām. Zirņu vārīšana, tas arī bet mēs taču zinām to ticējumu. Ir jāizēd visi vārītie zirņi, lai nebūtu nākamajā gadā asaras. Tas viss arī tiek ievērots. Tradīcijas ir jāievēro. Mandarīnu kaudzes. Tas jau ir visu decembri. Kad pie radniekiem sanāk taisīt kādu piparkūku, tad, biežāk jau pēc formiņām, bet mums ir arī tā, kad mēs esmu iesākuši jau, man liekas, 3 gadus pēc kārtas taisīt tās paši griezt formiņas, kā tejo Šrekā vai kur bija. Tas piparkūku vīriņš, un tad tādu ģimenīti mēs katru gadu pa vienam griežam ārā. Un es pat nezinu, kāpēc mēs tādu iesākām, bet jā, diezgan smieklīgi. Bet, kad šeptes virtuvē pabeigtas un galds uzklāts, laiks dāvanām. Ir tā, ka nav jau, protams, svarīgākais pats dāvanas Ziemassvētkos, jo svarīgākais ir visiem tuviniekiem sanāk kopā un forši pavadīt laiku. Bet mums ir tā diezgan interesanti, mēs Ziemassvētkos visi radnieki valkam loteriju, un tad izvelkam viens otru vārdu un tad speciāli gatavojam dāvanas, un tas ir diezgan interesants process, ko mēs katru gadu daram, kā tradīciju. Kā saka Aizgaļi, vismīļākās un jaukākās ir tieši pašu darinātas dāvanas. Man liekas, ka tas, ko paši ir darinājuši, es jau pagājušreiz rādīju. Man ir unas cimdiņš, šūtais, una pati šūt cimdiņu, tad ir gleznas gleznojusi, šī glezna, kas ir tā, ir man dāvana. Man liekas, ka tas, kas ar rokām ir darināts, tas jau ir vismīļākais. Un zīmējums, un ļoti daudz ir zīmējusi maziņu, un Vieči arī ir zīmējis, ka bija mazāk. Tas jau visforšākais. Ne jau tajā mantā ir tā laime. Jauki jau ir tas, ko paši darinājuši. Mums jau diezgan smieklīgi kakla saiti, kur viņš jau nav uzvilcis. Bet es esmu laimīgs, tāpēc, ka es zinu, kad meita domāja par mani. Tas uzšūt to kaklasaiti, tas nav tā kā iet veiklā 1 un 2 un nopirkt to dāvaniņu, kad tur pagāja laiks, speciāli priekš manis, ko meita veltīja. Tā ir ļoti vērtīga dāvana. Kā jau tas muzikālai ģimenei pieklājas, Ziemassvētkos tiek spēlēts un dziedāts. Mežas pārklās sniegs, lāčiem ziemas miegs, gaiss tik skaļīgs sauc, viss tik tīrs un balts, tālu ziemeļos, pārstu plādeņos. Dziedam gan
brīžos, kad jāiet pie eglītes saņemt dāvanas, tad top uz vietas izdomāts dzējas un dziesmas un klavieres spēlē un visu. Un vakara gaitā, kad viss sāk atraisīties lēnām, tad... Pēc karstvīna. Tad vienkārši visu laiku dzied dažādas dziesmas. Bet, kad klusā nakts jau griežas uz otru pusi, aizgaļi uz lapiņām saraksta savas vēlēšanās, saliek vienā maišelī un noglabā līdz nākamajam gadam. Un, kā saka ģimenes Ome, šis tas no ievēlētā arī piepildoties. Šīrānte, Edgars Jākopsons, labvakar, Latvija! Nu, jāsaka tā, ka 2014. gadā Latvijā būs virkne pārmaiņu, un tā lielākā noteikti būs jaunās naudas, jeb eiro ieviešana, bet tāpēc, lai ģimene paliek kā tāds vērtīgs un stabils kodols, tāpēc esiet kopā ar saviem mīļajiem.